bumeranga likums. Kas tas tāds un kā tas darbojās? Tas ir arī viens no visuma likumiem, kas šajos laikos iedarbojas tiešām ļoti, ļoti ātri. Senos laikos varbūt tam bija vajadzīgs ilgs laiks, ja, vai tas kaut kādas lietas iedarbojās tikai nākošajās dzīvēs, bet šajos laikos bumerangs atgriežas atpakaļ mums ļoti ātri. Un ko tad tas nozīmē? Tas saistīts ar mūsu domām, mūsu vārdiem un mūsu darbiem. Ja, tas, ko domājam, ko sakam, jo arī domām ir ļoti, ļoti liels spēks, mīļie. Ja pasakojam līdz, bieži varam šajos laikos pamanīt, ja, kā domas mēdz arī materializēties, tā kā mums ar savām domām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko tieši domājam. Jo tā mēs arī tā kā izdalam no sevis informāciju visumā, un visums jau to visu uztver. Un ja, tas saistīts ar to, ko mēs domājam, ko runājam un ko daram, un tas viss mums atgriežas ātrāk vai vēlāk atpakaļ. Tāpēc ir ļoti jāpiedomā pie tā, jo ir jau arī daudz cilvēki, kas domā negatīvas domas. Par citiem varbūt arī negatīvas domas, varbūt netīši pat vēl citiem kaut ko negatīvu, sliktu, vai arī saka tādas lietas. Diemžēl, bet tās mēdz atgriezties atpakaļ. Tā kā šeit var arī pielietot teicienu, ja, kā dari otram citu to, ko vēlies, lai citi darītu tev. Vienmēr varbūt tās piedomāt pie tā, ko mēs domājam, ko sakam. Vai mums tas patiktu? Jā. Tā kā mēģināt izvērtēt attiecībā uz sevi, ko mēs sakam citiem, ko padomājam par citiem, vai mums patiktu, ja kāds teiktu vai padomāt par mums tāpatās. Tā kā domāsim pozitīvas, labas domas, vēlēsim citiem labu, lai arī kādi viņi būtu labi vai slikti. Mēs neesam Dievs, kas soda, jo arī mēs varam tikt sodīti par to. Tāpēc darīsim labu, teiksim labu un domāsim labu. Un arī tas, kas atgriežas, tas var arī atgriezties daudz lielāk kārtīgs. Ja varbūt teiktais vai padomātais nebija tik liels, cik tas lielā apjomā var atgriezties tev atpakaļ. Varētu teikt, tā var būt arī kā sniega bumba. Kā sākot veļoties no kalna, sniega bumbiņa ir maza pika, bet viņa veļas lejā pa kalnu, un viņa kļūst arvien lielāk. Arī bumeranga efekts atpakaļ var atgriezties ar daudz lielāku, spēcīgāku triecienu, nekā tu viņu aizsūtīji visumā. Tāpēc esiet uzmanīgi ar savām domām, savām sajūtām, saviem vārdiem un saviem darbiem.